pirmdien panāksim galvu vienošanos, tad kur priekšlikumi tiek atbalstīti, kuri netiek. Ir diezgan strikti tomēr šis no Reformu partijas šīs prasības. Vai jūs gatavošanos šobrīd šim svarīgajam budžeta lēmumam saukt par vienotu? Nē, nu mēs redzam, ka, protams, šīs koalīcijas sarunas ir bijušas ļoti sarežģītas, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, mēs esam būtiskākās vienošanās jau panākuši, un tas, kas ir palicis, to mēs vēl nākošās nedēļas laikā panāksim. Tad jūs prāt tādu kategorisku uzstādījumu no koalīcijas partneriem nebūs? Nē. Un šobrīd vai jums ir pārliecība par budžeta pieņemšanu? Tieši tā, nu, par to mums ir pēc jau tajā brīdī, kad bija panākt vienošanās par papildus atbalstu demogrāfijas pasākumiem, tajā brīdī arī bija pilna pārliecība, ka būs atbalsts budžetam otrā lasījumā. Par progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli atkal sākušās runas. Vai varētu tikt pārskatīts šis plāns par nodokļu izmaiņām nākotnē? Nu, pašreiz, protams, notiek dažādas diskusijas. Lielā mērā mēs zinām, ka izskan daudz viedokļu par to, ka Latvijas nodokļu sistēma nav pietiekami progresīva. Tas pats Rebaltika pētījums un tā tālāk, un norādīts uz nepieciešamību veidot progresīvāku nodokļu sistēmu. Līdz ar to pašreiz tiek apspriest dažādas idejas, kā to būtu iespējams darīt, vai tas būtu, teiksim, samazināt nodokļus tikai zemākiem ienākumiem, vai tas veidot kādu progresīvu neapliekamo minimumu, vai vienkārši straujāk paaugstināt neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādību esošu personu. Bet skaidrs ir tas, ka tagad par pamatu ir tās vienošanās, kas jau ir panākts un nostiprināts likumā, līdz ar to diskusijas par šiem jautājumiem notiks. Mēs zinām, ka šis jautājums arī sabiedrībā ir aktuāls. Un, ja būs kādas jaunas vienošanās, tās tāpat jebkurā gadījumā ātrākais skars 2014. gada budžetu. Kādēļ šīs diskusijas nevarēja veikt pirms pieņēma vienošanos par izmaiņām iedzīvotāju ienākumu nodokli? Šīs diskusijas ļoti lielā mērā arī notika, un zināmā mērā tas bija kompromisa risinājums, jo, piemēram, vienotības piedāvājums bija straujāk celt neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādību esošu personu, tādējādi veicinot arī šīs nodokļu sistēmas progresivitāti, bet Reformu partija ļoti stingri uzstājas to, ka jāpasamazina tieši likme. Un arī tagad faktiski tieši tādu šo komentē. Par fotoradariem iekšlietu ministrija aprēķinājusi aptuvenos ieņēmumus no to darbības, bet kas notiks ar pašiem radariem pēc jaunā gada? Vai ir skaidrs, ko tie Jā, nu, faktiski vakar mēs valdībā uzklausījām šo iekšlietu ministrijas ziņojumu, kurā saistībā ar līgumu laušanu ar veidu trafiku attiecīgi tiek koriģēta arī budžetu ieņēmumu daļa. Nu, skaidrs, līgumus ir lausts, līdz ar to var prognozēt, ka arī šie ieņēmumi būs mazāki. Un acīm redzot, arī attiecīgs priekšlikums tiks sagatavots uz budžetu otrajam lasījumam. Attiecībā par tālākām darbībām ar fotoradariem, kā jau šajā pašā studijā pirms 10 minūtēm iekšlietu ministrijas valsts sekretāra informēja, pašreiz iekšlietu ministrija ved sarunas ar Vitronika, skatās arī uz citiem iespējamiem alternatīviem risinājumiem, un 27. novembrī nāks uz valdību, lai informētu par to, kādi ir iespējamie risinājumi. Pirms šī termiņa valdībai nav viedokļi par to, kā būtu jārīkojas ar fotoradariem? Nē, nu šajā gadījumā tiešām ir jāsagaida šie iekšlietu ministrijas priekšlikumi, un tad varēs lemt par to, kā virzīties priekšu. Valdība drīzumā varētu izlemt par LMT un Latvijas Telekom valsts daļu nākotni, tā 900 sekundēs paziņoja ekonomikas ministrs Daniels Pavļots. Jūsuprāt, kad varētu šis lēmums būt skaidrs un būt pieņemts? Nu, jāatzīst, ka pašreiz nekāds aktīvs darbs šajā virzienā nenotiek. Jebkurā gadījumā, ja mēs arī kaut ko par šiem jautājumiem diskutējam, tad skaidrs, ka ir jēga par to diskutēt tikai pie labvēlīgas tirgus situācijas, līdz ar to te būs svarīgi arī ekonomikas ministrijas analīzes, kādā veidā viņi vērtē pašreizējo tirgus situāciju, vai šie piedāvājumi, ko mēs varam saņemt pa kapitāla daļām vienā vai otrā uzņēmumā, ir atbilstoši tādiem piedāvājumiem, kurus mēs saņemam 2007. gadā. Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka vajadzētu samazināt Savienības finansējumu lauksaimniecībai un kohēzijai. Kāda ir Latvijas nostāja šajā? Latvijas nostāja par šo ir negatīva. Manuprāt, šis Kipras prezidentūras priekšlikums nav sabalansēts un tas neveicina faktiski vienošanos par
finanšu perspektīvu. Mēs zinām, Kiprai varētu būt atbalstītāji Eiropas Savienības ietvaros? Es domāju, viņi vienkārši pakļausies lielāko maksātāju valsts spiedienam. Tas ir diezgan acīm redzam, ka viņi nav bijuši uzdevuma augstumos mēģināt sabalansēt visu valstu intereses. Bet vai šis spiediens varētu būt pietiekami spēcīgs, lai tiešām īstenot? Nē, mēs zinām, ka šo Kipras priekšlikumu jau Eiropas komisija arī skaidri noraidījusi arī vairākas citas dalību valstis. Līdz ar to skaidrs, ka te būs jāmeklē citi risinājumi. Par 100 miljoniem latu vilcieniem pagaidām valda neziņa par to, vai vispār Latvija drīkstēs izmantot šo naudu, vai šobrīd ir kādi jaunumi saistībā ar to? Mēs zinām, ka satiksmes ministrija pašreiz veda sarunas ar Eiropas komisiju par šo līdzekļu pārdali, un no Eiropas komisijas puses nav konceptuāli iebildumi par to, ka šie līdzekļi tiek pārdalīti satiksmes infrastruktūras projektiem. Līdz ar to pašreiz vairāk notiek diskusijas par to, kāda veida projektiem šie līdzekļi tiek pārdalīti, bet skaidrs, ka pamatā tad līdzekļi nekur nepazudīs būtībā, tie Latvijai būs. Jā, tad būs šo līdzekļu pārdales iespēja, pamatā acīm redzot uz dzelzceļa infrastruktūras projektiem. Aizsardzības ministrija pagājušajā nedēļā esot konstatējusi mērķtiecīgu uzbrukumu mūsu datorsistēmām. Vai ir kas zināms par šo lietu? Jā, tieši tā ir fiksēts šis uzbrukums, un CER, tātad institūcija, kas nodarbojās ar šiem kiberdrošības jautājumiem, pašreiz veids izmeklēšanu. Jebkurā gadījumā šis uzbrukums ir veiksmīgi atvairīts, kas parāda to, ka šī kiberdrošības sistēma, ko mēs pēdējos gados arī pilnveidojām, darbojās, bet skaidrs arī tas, ka kiberdrošība būs aizvien lielāks un būtiskāks jautājums, līdz ar to šim jautājumam būs aizvien vairāk jāpievērš uzmanību. Vai ir zināms, no kurienes nāca šis uzbrukums? Ir zināms, no kurām IP adresēm tas ir nācis, kas ir no Francijas, bet šajā gadījumā šīs IP adreses var izmantot attālināt faktiski jebkuras valsts IP adreses, līdz ar to tas nav varbūt tik ļoti skaidrs rādītājs, bet, kā es teicu, šī izmeklēšana pašreiz tiek veikta. Vai ir zināms, kāda bija mērķi šiem uzbrucējiem? Vienkārši pierādīt savas spējas vai tiešām nodarīt kādu kaitējumu? Es domāju, arī šos iespējamos mērķus izmeklēšana identificēs. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka tas ir bijis mērķtiecīgs uzbrukums, bet par tālāko jau droši vien tad izmeklēšana varēs informēt. Un vai pastāv bažas, ka šādi uzbrukumi varētu vēl atkārtoties? Kā es teicu, to pilnīgi noteikti nevar izslēgt, jo faktiski šī kibernoziedzība pasaulē tikai pieaug. Tas attiecās gan uz kiberuzbrukumiem, gan uz dažādu veidu hakerismu un tā tālāk. Līdz ar to par kiberdrošības jautājumiem gan valsts iestādēs, gan īstenībā arī uzņēmumos šiem jautājumiem ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība. Ar ko Latvijas aizsardzības ministrijas datorsistēma var būt interesanta ārvalstu hakeriem? Aizsardzības ministrijā mēs zinām, ir ļoti daudz klasificētas informācijas. Runājot par citiem vēl tematiem, kas šobrīd aktuāli Latvijai, šobrīd parakstīta valdības un pašvaldības savienības vienošanās protokols, taču pašvaldība protestēja, savienība plāno tomēr turpināt sarunas ar valdību. Jūsuprāt, vai ir iespējams pārmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalē nākotnē? Nākotnē tās pilnīgi noteikti ir iespējams, mēs pašreiz neprognozējam tās uz 2013. gadu. Šo jautājumu mums jau parakstīts domstarpību vienošanās protokols ar pašvaldību savienību, kur ar ļoti pārliecinošu balsu vairākumu šis valdības priekšlikums tika atbalstīts, 58 balsis par, 8 pret, 4 atturās. Tas, ka pēc tam divi kungi, kur šajās domas sēdē nepiedalījās, Ušakovs un Lembergs, sacēla lielu traci, tas ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā sarunas ar pašvaldības savienības domu bija un šis valdības priekšlikums tika atbalstīts. Bet tagad doma uzstāja uz citu sadalījumu? Kā es saku, pašreiz šīs sarunas līdz ar protokolu parakstīšanu attiecībā uz 2013. gadu ir noslēgušās. Par tālākām sarunām mēs varam runāt jau 2014. gada kontekstā. Tad uz nākamā gada budžeta pašvaldības savienība vairs nekādas izmaiņas nevar panākt? Nē, pašreiz mēs nekādas izmaiņas neplānojam. Paldies jums par sarunu šodien. Paldies. Mūsu studijā ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Un mēs turpinām ar citām ziņām šorīt. Vētra Sendija nes atkal jaunus upurus un postījumus. Amerikas Savienotajās valstīs bojā gājuši jau vismaz 50 cilvēki. Ņujorkā vien nodegušas 80 ēkas, slēgts sabiedriskais transports un lidostās atcelti 18,000 reisu. Daudz vietu valstī sākušies plaši plūdi. Ņūdžersijā plūdi pārāvuši aizsargdambi